seku. Tā labās dienas, meistari. Es tā kā būtu Michael Jacksona kungs, un jūs jau atceries manu moonwalk, kā es tur vazājos apkārt, bet jūs jau kā saprotat, dejošana vairs nav stilā, visi tur dejo šitā, pavērt kāju šitā. Tā kā es to darīju, ka es vēl biju dzīvs, bet tā kā jau vairs neesmu dzīvs, tad es pievērsos kaut kam jaunam. Tātad es nopirku riteni. Ritenis ir ļoti jauns, zaļā krāsā, tā kā man zaļā krāsā patīk ļoti, tad vienkārši tas ir super. Riteni savā dzīvē nekad neesmu lietojis, jo tas moonwalks, kā es tur staigāju apkārt, priekš un atpakaļ, vienkārši paņēmu visu manu dzīvi. 5 gadus mācījos to, bet tad nopirku riteni, un tagad mēģināšu pirmoreiz sēsties uz viņa virsū, jā? Īsti jau nezinu, kā tur jāsēžās ir uz viņa, bet laikam šitā būs pareizi. Tas laikam ir kaut kāds masīrs un baigi grumbuļains ir. Laikam dibenu izmasē labi kaut kā tā. Jā, tā laikam arī ir. Un tad šitas aparāts pie šitā ķerās klāt ar šito roku. Nē, tā. Laikam jau šitā bija kaut kā jāķerās un tad jāgroza šitas un tad kaut kam ir jānotiek. Bet es jau neesmu drošs, jo tas jau mans pirmais ritenis. Nopirku gan pa lētu naudu, tikai pat 3000 eiro. Jūs saprotiet, man jau tas tā. Jā. Tā tad es tagad domāju, ka man cilvēki teica, ka viņi vispār uz priekšu var pakustēties, bet man jau vēl tā saprašana neiet, jo te tādi baigie ripuļi ir vienkārši, ka griež apkārt un vienkārši neko nevar saprast. Ti griež un griež, bet redz, ka riepi negriež. Un tas masīrs arī nekustās, un šviten arī es to nezinu, tas laikam jāņem palīgā ir kāds, nezinu, DJs vai kaut kas tāds, jo DJ ķesto it kā ir braucis ritiņiem, bet es vēl neesmu. Un pilnīgi neko nezinu. Bet tomēr, es tā sāku domāt, ka būs jāiet speciālisti, bija kā kaimiņu onkls pēc teica, ka baigi štēleri tiem ritiņiem esot vispār. Kad it kā varot palēkāt ar viņiem, un tad es tā sapratu lēkāšanu īstenībā baigi vienkārši esot it kā, ka jāņem tas ritenis rokā, tad jālēkā šitā veidā augšā lejā. Bet redziet, tas baigi vienkārši, tu pilnīgi nav nekāda problēma, jā? Un man jau daudz cilvēku teica, jā, izotēņi lēkāšana baigi ilgos gadus aizņem. Bet es jau saku, es jau lēkāju tagad, kad pirmoreiz pa savā mūžā riteni esmu nopircis. Bet tie nesaprot, kā tu vari tā palēkāt tā pārāk, cik tad augsts lēc. Un es tā teiktu, līdz pusmetram var uzlikt. Un tad es tā teiktu draugiem, es jau jums varu parādīt. Un tad es ņemu to riteni atkal rokā un tā veicu aptēm līdz pusmetram. Bet tad tie tā skatījās uz manīm dīvaini aci. Es jau sapratu uzreiz, ka greizsirdība šitā nemaz nevar. Bet, par to riteni runājot. Šoreiz jau laikam tas arī būs viss par to riteni, jo tas man pirmais, un vēl jau jāmācās daudz ir, vēl jau jāmācās kādos ripuļus viestam priņķi, lai baigi forši tur sanāk, jo ir tā saka, ka mūzika var dabūt ārā no tā visu kaut kādu, bet par šitām barankām, par tiem masieriem vēl nav jēgas vispār nekādas, kā tur visu var dabūt gatavu. Bet šitie aprāti arī forši, vai ne? Ja tu pieņemsim izdās šitā, jā, pasties kā ceļās gaisā, baigi feji, re. Un ja var noteikt tā minūtes pakaļ ar rati, viss saka, baigi grūtās, jo es jau stundu turēju. Pagājušajā dienā, vakardien, tas bija stundu turēju pakaļ ar rati, taču saka, nevar vispār noturēt, pilnīgi nevarot, ja? Un tad savs čaļiem sauka, es saku, klausies čaļi, es kā Michaels Jacksons dejojos moonwalkā, ja? Es varu uz priekšā rati arī noturēt, un to es vakar izdīju 2 stundas no vietas, es vienkārši stāvēju turēju, vai ne? Un čaļi atkal, wow, kas, ko, kā? Un es saku, nav problēma, veči, bet, tas bija mans storijas, man jauno riteni, bet, tā jau čaļi tiksies nākamreiz. Davai, čau!